Šodienas video es tev pastāstīšu, kāpēc cilvēkiem ir tik grūti mainīties, un visi kā viens atkrīt atpakaļ vecajā dzīvē un turpina atkārtot viens un tās pašas kļūdas. Esmu strādājis ar ļoti daudziem cilvēkiem, un esmu bijis uz daudziem zvaniem, kur cilvēki grib mainīties, taču ir paterni, kurus cilvēki nevar pārlaust un atkrīt atpakaļ vecajās dzīvēs. Un ejot cauri tam procesam ar apziņu, es esmu apbruņojies ar informāciju, ar instrumentiem, un es zinu, kā ir jārīkojas, lai cilvēks pārlaustos pāri tam posmam un spērtu soļus pretī tai dzīvei. Jo arī te ir tā nākamā lieta, tā dzīve konstanti turpina kāpt uz augšu, ja vien tu neiekrīt apmierinātības sajūtā. Un skaties, mēs cilvēks neesam vienkārši gaļas gabals. Mēs esam kaut kas vairāk, mēs esam enerģija, mēs esam vibrācija, un attiecīgi mums ir augstākas fakultātes. Kā ne tikai smarža, tausta, dzirde. Mums ir fakultātes kā iztēle. Un iztēle darbojās, vai nu tu to gribi vai negribi. Un iedošu tev piemēru. Redzīt, varbūt tev tā bērnība nebija tā labākā. Varbūt apkārt tev bija cilvēki, kuri nebija tie labākie piemēri, un viņi vairāk rādīja tev to dzīvi, kādu tu negribi dzīvot. Un tu sāki savā iztēlē iedomāties, jā, es noteikti negribētu būt tāds, es noteikti nedzeršu, es noteikti neturizēšu savus bērnus. Tu konstanti tajā bērnībā caur savu prātu iztēlojies visādas lietas. Un tik ilgi, kad tu biji daudz ko iemarinājis savā prātā par to nākotnes vīziju, un neapzināti tu biji izveidojis to dzīvi, kur tu vēlies dzīvot, bet tagad, skaties, ir pienākusi tā pieaugušo dzīve, kur tev mēģina dot signālus, lai tu mainies un lai tu dzīvo to dzīvi, kur tu iedomājies bērnībā, tu nerīkojies. Tu atkrīt atpakaļ tajā vecajās sliedēs. Gribu tev to ideju izstāstīt, kā tas strādā. Tad, kad mēs iztēlojamies kaut ko, visums, enerģija, sāk mums dot domas. Domas pēc tam pārvēršas par emocijām un emocijas pārvēršas par rīcībām. Tās domas grib tev aizvest līdz rīcībām, kur tu spēr kaut kādus soļus pretī, lai tu mainies, lai tu kļūst veselīgāks, lai tu kļūst disciplinētāks, lai tu pelni vairāk, lai tev karjera ir labāka, lai tu izveido to ģimeni, kādu tu vēlies, lai tu atrod to otro pusīti, kādu tu vēlies. Bet kas notiek? Dēļ tā, kad ir tavs programmings, viens ir no tavas bērnības, otrs ir tas, kas notiek šai 3D pasaulē, tas programmings ir diezgan negatīvs, viņš tev ir nospiedis, viņš tev ir uztaisījis mazu, un tu jau domā, kas tad es tāds esmu, un tiklīdz nāk iekšā tās domas par to, ka vajadzētu strādāt ar sevi, vajadzētu saņemties, tu viņus jau kancelo, jo tu esi noticējis tai programmai, kas tev konstanti grib tā kā vest uz priekšu, bet tu notici tai. Un tu nemaz nepaspēji rīkoties uz tiem impulsiem, kur potenciāli varētu mainīt tavu dzīvi. Tikko atnāk tas impulss par to, ka tev ir jāpārvācās citu pilsētu, tu saskaries ar bailēm un tu atduries pret to sienu, tu atkrīt atpakaļ. Kas tad es esmu, lai es pārceltos tagad uz citu pilsētu? Citu cilvēku ārpus komforta zonas, viss būs dārgāks, bla, bla, bla. Viena ideja palaist vējā. Nākošais, tad, kad atnāk tā sajūta, kad vajadzētu sākt strādāt ar sevi, vajadzētu nomest to riepu, vajadzētu tā kā saņemties, beigt lietot tos aliņus un beigt kurīt to zaļo, kas notiek, tu saskaries ar bailēm, tu atkrīt atpakaļ. Un visas tās reizes, kad tev bija tie impulsi, ka vajadzētu kaut ko darīt, lietas labad, tu saskaries ar bailēm, tu atkrīt atpakaļ. Tās bailes ir tik spēcīgas, ka tu viņām kaut kā nevar izlausties cauri. Tas tāpēc, ka tas programmings, bet mans mērķis tev šodien ir iedot instrumentus un uzmotivēt, lai tu beidzot sāc rīkoties. Skaties, īstenībā visums ir bijis tik ļoti dāsns pret tevi, viņš ir konstanti tev barojas ar tām domām, davai šodien, davai saņemies, aiziet, davai maucam. Bet tu visu laiku saskaries to sienu un saki, nē, atkrīt atpakaļ. Redzi, lai vai cik tu būsi labs, lai vai cik tālu tu būsi savā izaugsmē, tā baiļu siena vienmēr ir. Bet zini, kas ir? Tie cilvēki, kuri sasniedz vairāk savā dzīvē, viņi jūt tās bailes, bet viņi iet cauri viņām. Un pats labākais, tad, kad tu izlauzies cauri tām bailēm pēc pieņemta lēmuma, tu drīz vienā normalizēsi to, un tu skatīsies atpakaļ, no kā es baidījos. Un tas ir tas mērķis, pārkāpt pār tām bailēm. Vienkārši ļaujies.
Nu, un ka tu jūtās sajūtas. Kā pāri viņām. Otru pus tām bailēm ir pilnīgi viss tā dzīve, ko tu vēlies. Beidz pakrist atpakaļ uz tām bailēm. Lauzies viņām cauri, lai vai kādas ir tās situācijas, lai vai tev tas liekas neiespējami. Tev vienmēr viss ir bijis kārtībā. Tev vienmēr ir pieticis. Tu vienmēr esi bijis drošībā. Lauzies pāri. Tās visas ir iedomas tavā prātā. Tik līdz atnāk impulss, lauzies cauri. Atnāk impulss, lauzies cauri. Tev ir jādabūd iekšā tajā nervu sistēmā, kad ok, ir bailes, bet es tāpat to darīšu. Ir bailes, es tāpat to darīšu. Un tik līdz tu esi dabūjis iekšā to savā nervu sistēmā, tu jau skaties uz priekšu tā, kas ir tās manas bailes, kas ir tie mani limiti, kuru man ir jākāpj pāri, jo tu jau dabūd ritīgākos dopamīnus no tā, ka tu to izdari. Un kā piemēru, es nezinu, es to neesmu darījis, bet man vairāki klienti ir teikuši, ka viņi ir lekuši ar izpratni. Jā, pirms lēciena ir baila, un es varu iedomāties, tur ir nereāli bailīgi. Bet tikko tu izlec, tur ir tā brīvība. Tāpat ir ar jebkurām mazām, lielām bailēm, kas ir tavā ikdienā. Jā, ir bail, lec, tur ir tā brīvība, kur tu vēlies. Un, protams, jā, būs jāstrādā, būs jāstrādā pie savas personalitātes, būs jāmaina savu domāšanu. Bet ko gan citu? Samierināties ar to dzīvi, kur tu dzīvo? Tiešām. Jo skaties, nekas jau nemainīsies. Viss pasaulē ies tik ātri uz priekšu, tu iestagnēsies, tu iekritīsi apmierinātības sajūtā, komfortā, un tā tu arī nodzīvos savu dzīvi, nemaz neizdzīvojot tā īsti līdz galam. Man vienmēr ir bijusi iekšēji tāda sajūta, ka es gribu atnākt uz šo dzīvi, izdzīvot viņu ar domu, ko es varu šeit sasniegt. Un es ļoti ceru, ka tev ir tāpat, jo tā doma mani konstanti velk ārā no gultas un liek man darīt vairāk, liek man domāt un atrast veidus, kā kļūt labākam, lai es to varētu izdzīvot. Tāpēc es ļoti ceru, ka šis video parādīja to, ka lai vai kādas ir bailes, tu viņām var pārkāpt pāri. Un lai vai cik tālu tu būsi iekšā savā pašizaugsmē, viņas vienmēr būs. Tāpēc iemācies ar viņām darboties, un tu dzīvos to dzīvi, kur tu vēlies pēc pāris gadiem. Un kā es vienmēr saku, būs grūti, bet būs to vērts.